labrīt īstais vai neīstais, bet vienkārši labrīt nav svarīgi, kurā dienas laikā tu šo skaties. Laiks mosties, jo kādēļ? Skatieties, cik skaisti Bitcoins ir atkāpies līdz pat 79,000 šobrīd, un kādu tas varbūt satrauc, un iespējams, kāpēc tas varētu kādu satraukt, ir droši vien tas iemesls, ka lielākā daļa no cilvēkiem, kur sāk interesēties par kripto, viņi sāk to darīt pilnīgi nepareizajā laikā. Skaties šo video līdz galam, noskaidro, kāds ir labākais laiks, kur ir labākā vieta to uzsākt un kad to vajag darīt. Par to visu vairāk tātad šajā video. Lielākā daļa cilvēku, protams, satraucās, tur Bitcoins krīt, un lielākajai daļai cilvēku šajā brīdī arī zūd interese par un ap kripto. Un tas ir tikai normāli, tāpēc mēs to esam pieredzējuši atkal un atkal. Ja? Tad, kad Bitcoins sasniedz savu iepriekšējo augstāko, kas bija pirms 3 gadiem vai 4 gadiem, tātad 70, cik tur bija tie 9,000, ja? Un tas pēc tam nogāzās lejā līdz pat 15. Ja? Lielākajai daļai interese pazuda. Kad uzrādās interesi? Tad, kad Bitcoins sasniedz šeit 100,000. Ja? Un ticiet vai neciet, tas ir laiks, kad ir jau viss nokavēts un ir par vēlu. Tāpēc, ja jums ir vēl jautājums, kad vislabāk sākt apgūt kripto, kopā ar kriptomāniju, tas ir jebkurā laikā, bet vislabākais laiks tas ir tad, kad kripto ir atkāpies. Viens iemesls, tāpēc, kad dotajā brīdī pazūd interesi arī par tādām lietām kā šīm te meme monētām. Ja, mēs diezgan daudz apskatām šīs te meme monētas savā YouTube kanālā, un līdz šis hypes beigsies, turpināsim to darīt, jo mums viņas vienkārši patīk. Patīk no tā viedokļa, kad var vai nu labi nopelnīt vai nepazaudēt savu kripto, ja jums ir stratēģija. Ja? Un interesanti vienmēr ir pavērot, cik daudz, traku cilvēku ir, ja, kas met naudu šādos pasākumos, cerot uz lielo peļņu, nepieiet tam stratēģiski un, dažreiz viņās domājot, te būs vieglā nauda, tāpēc, ka, tāpēc, ka es redzēju, kad viens internetā teica, nekad to nedariet. Tieši tāpēc, ja jums nav stratēģijas un gribat apgūt kripto pareizi, kriptomāniju, vēl šogad tikai pāris reizes organizēju kripto semināru, tuvākais ir 22. martā, nākat pieskaties, izlasiet šeit visu smalki, šis pasākums notiks klātienē, reta reize, kad notiek klātienē, bet ja netiek klātienē, viņš notiks arī online. Un ir 3 kategorijas ar ieejas kartiņām, biļetēm. Ja? Tātad nākat apskatoties, te visu var izlasīt par un ap, kāds ir atšķirības, ja? Pieteikties, palstīt atsauksmes par to visu un tā tālāk. Un tad saprast, cik forši un kādā veidā vispār šie te kripto aktīvi strādā, kā uz viņiem pelnīt ilgtermiņā, kā pelnīt droši, ja? Kā var manipulēt ar šādām te monētām kā Solaxi, piemēram šeit, ja? Ko ar viņām var darīt, kurā brīdī mēs viņus pērkam, kādā svaru kategorijā vai kādā riska kategorijā mēs viņus ieliekam. Un šajā seminārā mēs visu atklāti pastāstām. Tiem, kas vispār neko nezin, dienas beigās jūs zināsiet, tā kā jūs būtu, izgājuši 5 gadu kripto skolā. Ja? Kāpēc es tik droši to varu pateikt? Mums 4 reizes ir bijis šis seminārs jau, kur mēs esam stāstījuši, rādījuši, katreiz viņš vienmēr ir uzlabots, protams, ja? Stāstījuši un rādījuši, un cilvēki vienkārši ir sajūsmā par to, ko viņi uzzina īsā laikā, un tad saprot, vai tas ir priekš manis, vai tas nav priekš manis, vai tas ir kaut kas tāds, ko es varu ielikt kā papildus savā dzīvē, vai arī nekā nav. Un es ļoti labi saprotu, ka mēs visi esam noslogoti, mēs esam aizņemti, un vieglāk ir, protams, noskatīties video un iemest naudu, un pēc tam, ja mēs gadījumā vinnējam super, ja mēs zaudējam, tad visi pasauli ir vainīgi, bet nevelti. Vairāk kā 5800 cilvēki mums seko ikdienā līdz dažādās mūsu grupās, kopienās, ja, gan šeit YouTube'ā, gan Facebookā, gan, protams, mums ir arī šīs te, iekšējās kodola grupas, ja, kur cilvēki apgūst kripto padziļinātāk, un daudz iziet arī no tā, ka viņi sāk neko nezinot, līdz pat to, ka viņi paši pērk un pārdod un nodarbojas ar tradingu, ja, un ne tikai ar kripto tradingu, bet aiziet vēl tālāk, ja. Tā kā tādas iespējas ir, kripto bull, BTC bull, viena no pēdējām monētām, ko mēs skatījāmies savā kanālā, tāpēc vēlreiz te atkārtot, tev vēl vairāk video ir par tiem tā tālāk. Ir daži interesanti, daži, protams, video šeit ir ne tikai par kaut kādām spekulācijām. Ja jūs apskaties, mums šeit ir 787 video, protams, daļa no tiem ir arī forši izglītojoši, kā uzsākt, kā makus izveidot, kā biržā piereģistrēties, kā to izdarīt droši. Tāpēc ne tikai nākat un spekulējat uz augsta riska monētām, kā šīs te, kas ir augsta riska, un es vienmēr to teicu, es ļoti atklāti šeit, ja, ka nekad neieguldat kapitālu, ko jūs nevarat atļauties zaudēt. Šajā gadījumā, protams, neviens negrib neko zaudēt, tā doma ir tā, ka jums ir jābūt stratēģijai. Tā stratēģiski to darot, ja, kāds izšaus no tiem tokeniem, kāds neizšaus, bet mērķis ir ļoti vienkārši, tātad paņemt mazu daļu no sava riska kapitāla un pārvērst viņu lielākā kapitālā. Ja.
un norakstīt mazus zaudējumus, ja tie tādi rodās, un atpelnīt tur, kur mēs viņus varam atpelnīt. Ja tāpēc šī ir forša spēle. Protams, daudz interesantāk ir spēlēties ar kripto, manuprāt, nekā ar jebko citu, bet hei, tas ir mans tikai viedoklis. Ja, ko jūs un kādas jūsu spēles spēlējat, tā jūsu darīšana, citiem patīk pokers, citiem patīk vienkārši šaut tanciņus datorā, citiem vispār patīk olas ķert, vecā labā ola spēle, redziet, cik sens es esmu, ja. Tā kā arī tādas visādas lietas ir. Un, protams, ja nākt un piedalīties šajos te pasākumos, izmantojot kripto, izmantojot drošus makus, ja, ko mēs izmantojam Best Wallet, palasiet tātad arī aprakstus par šiem te projektiem, kas saka, tajā baltajā papīrā tur var sīkāk apskatīties, un viena no pašām lietām, protams, ir piesakot viņu sociālajiem tīkliem. Un visa informācija parasti ir šajos sociālajos tīklos, kad šīs pirkspārdošanas beidzās, kad iznāk monēta, ko ar tiem darīt un tā tālāk. Ne visas monētas, protams, uzreiz dod atdevi, ja, tāpēc arī tam vajag pieiet sistemātiski, un, kā es teicu, nevajag balstīties uz pagātnes pieredzi, bet skatīties to, ko jūs varat no tā iemācīties un iet uz priekšu. Tāpēc tas ir svarīgākais, tas, kad jūs gribat apgūt un mācīties šo te. Es jums ieteiktu tā vietā, lai iegrūstu atkal 100 vai 1000 dolārus kaut kādām izcikām monētā, izdariet savu pakalpojumu, atnāk 4 kriptomānijas.lv lapu un iegādāties biļetes jau pa 25 eiro. Šie 25 eiro būs jums vairāk vērti nekā 1000 eiro monēta, kuru iespējams izšaus, iespējams neizšaus. Ja šajā gadījumā ar garantiju jūs dabūsiet zināšanas, kas jums noderēs visu mūžu, ja, tā kā šajā gadījumā. Okay? Kāpēc mēs tik maz un kāpēc mēs tik lēti piedāvājam šos te kursus? Mūsu mērķis nav nopelnīt uz kursiem. Mēs to naudu tāpatām iztērēsim par zāli un par kafiju. Šajā gadījumā mēs gribam dot mazliet atpakaļ kopienai, gribam veidot savu ciešāku kopienu apkārt ar tiem interesantiem, kas interesējas par šo tēmu, kā saka, iepazīties ar cilvēkiem un būt ciešākā kontaktā un kopā pelnīt kripto. Un tas ir tas, kur mēs patiesībā pelnām. Un tā ir mūsu biznesa vīzija. Tādā veidā no kriptomānijas šeit. Bet paldies, ka jūs esat. Ja gribat piedalīties un ķert kripto, nākamo vilni nepalaist garām šos te foršos smukos kritumus un zināt, kurā brīdī tad laiks ir pirkt atpakaļ un sāk veidot savu uzkrājumu bitcoinā, ethereumā vai citās monētā, nerunājot par, kā saka, mēslu monētām, monētām, visām pārējām lietām. Tad sāciet to darīt tagad. Kā saka, vecais labais Warners Buffets, ko bieži vien piemin ASV investors, ja? Tad, kad ielās ir asinis, tad ir jāpērk. Tad, kad viss ir labi, tad ir vai nu jātur vai jāpārdod. Tā kā, ja pieturaties pie tās stratēģijas, tik vienas vienkāršas stratēģijas, kas ir grūti izpildām, jums viss būs labi. Ja nē, tad nē. Labs ir kriptomānija.lv, tiekamies seminārā, pagaidām, čau!